Esiet sveicināti! Šī gada sākumā interneta portāls CV Market rīkoja konferenci Iekārojamākais darba devējs 2013, kuras ietvaros tika apbalvoti pērnā gada 10 labākie uzņēmumi. Ar tranzītu nozari saistīti šajā desmitniekā ir 2. Pirmo reizi tajā iekļuvis arī Latvijas dzelzceļš, ieņemot godpilno 4. vietu. Dzelzceļš ir lielākais darba devējs valstī, līdz ar to mums ir ļoti daudz profesijas, mums nav viendabīgs šis profesionālais sastāvs. Un svarīgs ir, lai tie speciālisti, kuri izauguši pie mums, neaiziet projām, jo viņos ir daudz ieguldīts. Un pats galvenākais, acīm redzot, kas cilvēks varētu interesēt, ir stabilitāte un godīgi darba samaksas noteikumi. No 10. vietas 2012. gadā uz 6. pakāpusies akciju sabiedrība Air Baltica. Latvijā aviācija dod 2% no iekšzemes koprodukta un 2% no visām darba vietām aktīvajām. Katru reizi, kad Air Baltica atver jaunu maršrutu vai lido biežāk uz kādu no esošajiem jau biznesa centriem, tas nozīmē to, ka ekonomikai dots jauns tāds impulss. Var atbraukt vairāk turisti, kas šeit tērē naudu un rada tādējādi darbvietas. Un aviācija ir kaut kādā veidā uzņēmumiem tā kā asins rita, lai viņi varētu šeit, teiksim, efektīvi funkcionēt. Būtu interesanti šajā top 10 2014. gadā sagaidīt vēl kādu ar tranzītu nozari saistītu uzņēmumu. Augstais laiks un bargā ziema rada sarežģījumus ne tikai ikdienas darba ļaudīm. Izrādās, šādi laikapstākļi rada pamatīgus sarežģījumus arī Latvijas tranzīta biznesa uzņēmumu darbībā. Tā piemēram, valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš un tā meitas kompānija LZ Cargo bargā salu laikā nespēja tik ātri apkalpot dzelzceļa sastāvus, kā rezultātā rodas dīkstāvis un sastrēgumi. Tomēr uzņēmums cenšas risināt situāciju maksimāli operatīvi. Lielākā daļa Latvijas dzelzceļa pārvada tā bērami krāve, tas galvenā kārta ogles. Ogles tiek iekrauts Sibīrijā, kaut kur Vorkutā, iekrauts diezgan sen, transportēšanas dēļ kaut 15 diennaktus aptuveni. Viņi ogles pārveidojas uz lielu akmeni, uz lielu monolītu, un izkraut tāds monolīti prasa papildu laiku. Vajadzēs sildīt vagonus, piemēram, naftas produkti, sevišķi tie tumši produkti, visi eļļa, mazotu, zemes temperatūras, tik palielināta viskozitāte, un viņi arī izkraut nav tik viegli. Vajadzēs sildīt cisterni. Visas problēmas saistās ar to, ka vagonu diktāve palielinājās, klienti gaida savu vagoni. Mēs nevaram atdot, tāpēc, ka vagoni aizņemti uz termināliem. Pie -20 un vairāk grādiem Latvijas dzelzceļam jāveic 2 reizes vairāk pārbaužu nekā ierasts, jo metāls kļūst trauslāks. Ar līdzīgām problēmām saskars arī citi tranzīta biznesa nozares uzņēmumi. Mums konkurējuši ostas pārsvarā viss atrodas tādos pašās konkurences apstākļos, ja ne vēl ekstremālākos. Jūra sāk aizsalt, tur problēmas parādās kuģiem, tad var nākties kuģu fraktētājiem maksāt. Ja produkts ir grūtāk pārvietojams ar pārkrāvējums, tad attiecīgi maksā tieši šie termināli. Ostai pašai, attiecībā uz kanāliem tur rodas kaut kādas zināmas problēmas. Darbs šādā salā nav joka lieta, tādēļ vēl jo lielāku cieņu mums vajadzētu izrādīt pret tiem cilvēkiem, kas neskatoties uz bargo salu, turpina veikt savus darba pienākumus gan tranzīta biznesā, gan citās nozarēs. Par projektu Rail Baltica runāts jau ir gadiem, bet kāds mazs starpvalstu konflikts to no jauna ir aktualizējis, kad Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministrs Juhans Parts Lietuvas valdību nosauca par muļķiem saistībā ar vilcināšanos projekta Rail Baltica 2 īstenošanā. Tagad domstarpības ir izlīdzinātas, tomēr jautājums palicis, vai Rail Baltica ir ekonomiski izdevīgs. Projekts paredz jaunas Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas valstīs. Šim dzelzceļam jāsavieno Somiju, Baltijas valstis, Poliju un Vāciju vienotā dzelzceļa satiksmes tīklā. Šajā pirmajā dokumentā cauri Latvijai tika izbūvēts faktiski tunelis. Tātad no Rail Baltica mēs iegūtu to, ka mums ļoti lielā ātrumā garām braukt vilcieni.
Vajadzētu izmantot šo te dzelzceļu, faktiski tā kā senos laikos bija. Ja bija ceļš vai dzelzceļš, tad ap to notika kaut kādas ekonomiskās aktivitātes. Tas, ko mēs esam panākuši, kad gan Rīga, gan Rīgas lidosta ir galvenajā maršrutā, un tas, kas šobrīd tiek piedāvāts, tā ir Tallina, Rīga, Kauņa, un tālāk no Kauņas, protams, šāda paša veida atzars uz Viļņu, lai galvaspilsēta būtu savienota, bet šī galvenā līnija tad tomēr iet pa taisnāko ceļu. Eiropas komisija varētu līdzfinansēt 85% no kopējām šī projekta izmaksām. Protams, tās ir būtiskas investīcijas, kas ieplūst valstī, kas arī noteikti mūsu pašu celtnieki arī būvēs, un visas šīs lietas tiks darīts, un viss paliks arī valstī. Tā kā neapšaubām tas ir liels iegūms tautsaimniecībai, šāda liela projekta realizācija. Kā notikumi attīstīsies nākotnē, šobrīd nav iespējams prognozēt, bet mēs noteikti atgriezīsimies vēl pie šīs tēmas. Visu labu un lai jums jauka nedēļa!